Es varu izdarīt secinājumu, ka ar jaunās konservatīvās koalīcijas svētību Latvijā ir atgriezies šis toksiskais termiņu uzturēšanās atļauju jautājums. Spānija, Īrija, Nīderlande ir ļoti slavenām ilgtermiņa zelta vīzu programmām. Šobrīd pilnībā slēguši šīs programmas nesenā laikā. Daļēji aizliegumi, piemēram, izņemot no šī portfeļa nekustamo īpašumu, kas, protams, bija arī mūsu modeļa sastāvdaļa, lielā mērā arī kontribūtēja un joprojām kontribūtē tam, ka mums ir atsevišķās vietās ārkārtīgi augsts nekustamo īpašumu cenas un zema pieejamība, vienlaikus zema apdzīvojamība. Portugāle ir aizliegusi visas ar nekustamo īpašumu saistītās investīcijas. Šī vīza joprojām ir pieejama par investīcijām, bet ne ar nekustamo īpašumu. Un līdzīgi arī Ungārija, kur, protams, arī bija leģendāra investīcija programma tieši saistībā ar nekustamo īpašumu. Un tad ir mums viens mazliet tuvāks un, manuprāt, labāks paraugs kā reģions ir Ziemeļvalstis. Un Ziemeļvalstīs ir jau sens klasisks princips, ka nekādas šādas zelta vīzu programmas nekad nav eksistējušas. Šīs valstis nav piedāvājušas uzturēšanās atļaujas vai nemaz nerunājot par pilsonību apmaiņā pret pasīvām finanšu investīcijām vai, piemēram, nekustamā īpašuma pirkšanu vai valsts obligācijām. Un visbeidzot, ja mēs atceramies, cik smagi Latvijai bija nokritīties no šīs atkarības, no austrumu netīrās naudas laundromāta, daļa no kuras ienāca caur termiņu uzturēšanās atļaujām, tā skaitā mūsu nekustamā īpašumā, mūsu finanšu sistēmā, es domāju, ka ir daudz ilgtspējīgāki veidi, kā piesaistīt tautsaimniecībai investīcijas, tā skaitā mūsu jaunuzņēmumu nozarei. Lūdzu neatbalstīt ne šo, ne arī visus pārējos ar šādu pieeju saistītos priekšlikumus.